Nevelti no Zemgales nāk izcilākie augļkopi. Auglīgā zeme tā vien aicina izmantot savas priekšrocības. Zemnieku saimniecība Eriņi tika dibināta 1991. gadā. To var uzskatīt par ļoti veiksmīgu ģimenes uzņēmumu, kura pamatā ir nepārtraukti smags darbs, iesaistot visus ģimenes locekļus. Ienākot nesakārtotā vidē, saimnieki ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai iekārtotu apkārtējo infrastruktūru līdz nepazīšanai. Pamats visam bija neliela piemais saimniecība, kuras lielums bija nedaudz virs 3 hektāriem, kur tika veiksmīgi audzēti dažādi dārzeņi, kā arī tulpes. Tolaik gatavā produkcija tika eksportēta uz Krieviju, kam pateicoties zemnieku saimniecība Eriņi iegādājās arī pirmo lauksaimniecības tehniku. Turpmākajos gados no nopelnītajiem līdzekļiem Eriņi turpināja gan iepirkt jaunu zemi, gan arī regulāri attīstīt tehnisko pusi. Mūsu saimniecība ir augkopības saimniecība, kas nodarbojas ar graudu audzēšanu, tātad audzējam kviešus, rudzus. Kvieši ir gan vasaras, gan ziemas kvieši, un audzējam rapšus. Un mēs arī esam sēklu audzēšanas saimniecība. Šobrīd arī notiek sēklas sagatavošana, un jāteic, ka šajā rudenī pieprasījums pēc sēklas ir liels. Mēs sadarbojamies ar tādām kompānijām kā SIA Skandagra, kā Baltika Agro, un caur šos kompāniju palīdzību mēs pārdodam sēklas graudus. Tieši pēdējie 12 gadi saimniecībā ir bijuši ļoti svarīgi, jo tieši šajā laikā, pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam, Eriņi ir atjaunojuši esošās tehnoloģijas, kas ļāva arī palielināt ražošanas apjomus. Pateicoties pareizai darba organizācijai, mūsu uzņēmums kā ģimenes uzņēmums var lepoties, un mēs varam savā novadā būt lepni, ka mēs esam kārtīgi darba darītāji, un ar šo attieksmi pret darbu gan mēs paši, gan mūsu darbinieki ir lielā mērā cieņā visā apkārtnē.